Sveiki, mans vārds ir Ričards. Es esmu no Lielbritānijas, bet tagad es dzīvoju Makedonijas galvaspilsētā Skopjā kopā ar manu sievu un manu meitu. Mēs dzīvojam pilsētas centrā, un mums ir dzīvoklis netālu manas meitas skolās. Es domāju, ka ar mani ir ļoti interesanti dzīvē Skopjā, tāpēc, ka mums ir daudzas valodas, un man ļoti patīk runāt ne tikai angļu valodā, makedonu valodā, bet arī turču valodā un albāņu valodā. Tas ir ļoti interesanti, un man ļoti patīk valodas. Es varu ceļot no Makedonijas ar Grēciju un Bulgāriju un Albāniju un Serbiju un Kosovu. Ļoti viegli, un man ļoti patīk ceļot mašīnā un autobusā un lidmašīnā. Šobrīd es esmu manas mātes mājās Lielbritānijā, bet es biju Rīgā vienu mēnesi šo vasarā, un man ļoti patika runāt latviešu valodā ar cilvēkiem Rīgā, un pirms 2 mēnešiem es sācu mācīties latviešu valodu ar Add-on Challenge, un man ir arī ar latviešu valodu profesora uz Aitorki, un kopā mēs runājam katru dienu latviešu valodā, un es domāju, ka tas ir svarīgi ar mani ne tikai runāt Rīgā, kāpēc tā Rīgā tas bija tikai valoda kā turists, un man vajag runāt vairāk, un es varētu runāt latviešu valodā ļoti labi. Es domāju, ka mans līmenis latviešu valodā tagad ir tikai A1 ar 2, tāpēc, ka es domāju, ka es runāju brīvi, bet tas ir tikai ar mazus vārdus, un tas ir vienmēr problēma ar jauniem valodām, jo man vajag daudz laika mācīties ļoti labi jaunas vārdas un jaunu gramatiku, bet es domāju, ka tas būs ļoti labāk pēc 3 mēnesis
latviešu valodu. Paldies, un ja būtu interesanti, jūs arī varētu darīt Avalon Challenge ar mani septembrī. Es būs rakstu link Avalon Challenge, un uz redzēšanos. Visu labu!